Esiet sveicināti! Šajā video jūs varēsiet pārbaudīt savu slinkuma pakāpi. Jums tiks uzdoti 15 jautājumi un uz katru jautājumu piedāvāti 4 atbilžu varianti. Neaizmirstiet iegaumēt vai arī kaut kur atzīmēt, cik punktus jūs iegūsiet par katru jautājumu. Sāksim! Pēc atgriešanās no pastaigas jūs pamanījāt, ka apavi ir ļoti netīri. Ko jūs darīsiet? Vai jūsu vannas istabā ir izlietotu šampūnu vai dušas želeju iepakojumi? Kāds zvana pie jūsu durvīm, bet jūs esat ērti iekārtojies uz dīvāna. Ko jūs darīsiet? Jūs atnācāt pie drauga, lai paņemtu no viņa atslēgas no garāžas. Draugs dzīvo 3. stāvā. Kā jūs rīkosieties? Nakts vidū jūs pamostaties un saprotat, ka jūs esat ļoti izslāpis. Ko jūs darīsiet? Jūsu telefonam ir palikuši 5% no baterijas, bet lādētājs atrodas mašīnā. Kāda būs jūsu rīcība? Zinātnieki ir novērojuši, ka daudzi interneta lietotāji ir slinki. Vai jūs izlasījāt skaitli, kas bija parādīts iepriekšējā attēlā? Jūs nopirkāt 2 litru Coca-Cola pudeli un atnācāt mājās. Kā jūs to dzersiet? Kā jūs pagatavojat sev pusdienas? Noskan modinātājs. Ko jūs darīsiet? Cik bieži jūs nodarbojaties ar sportu? Jūsu trauku mašīna jau ir pilna, bet ir palikuši daži netīri trauki. Ko jūs darīsiet? Vai jūs šodien bijāt dušā?
Ko jūs uzskatāt par smagu darbu? Kas ir pirmais, ko jūs darat, pieceļoties no rīta? Tagad saskaitiet savus punktus. Ja jūs ieguvāt no 0 līdz 100 punktiem, jūs esat ļoti čakli un slinkums jūs apiet ar līkumu. Ja ieguvāt no 110 līdz 250 punktiem, tad ar jums viss ir kārtībā, jo visus cilvēkus reizi pa reizei apmeklē slinkums. Ja ieguvāt no 260 līdz 390 punktiem, tad jūs esat slinki, bet viss vēl ir labojams. Atliek tikai atraut savu smaguma centru no dīvāna un piespiest sevi kaut ko darīt. Ja ieguvāt vairāk par 400 punktiem, tad esat neglābjami slinki. Būtu pēdējais laiks darīt kaut ko lietas labā, vai arī paliksiet visu mūžu sēžot uz dīvāna pie netīra tukša šķīvja. Ja jums patika tests, neaizmirstiet ielikt patīk un abonēt mūsu kanālu, lai nepalaistu garām jaunus video. Uz drīzu tikšanos!